Labdien! Šodien man ir tas gods parunāt par tripartīda kolagēna maskām, jo šis bija tas fantastiskais rīts, kad es viņas notestēju, izmantoju. Tirdzniecībā šīs maskas būs teju ļoti drīz, bet es no sajūsmas patiesībā tiešām man bija jāspiedz no sajūsmas, jo es neko tādu nebiju gaidījusi. Viss sastāvs, es izlasīju, domāju, labi, viens ir sastāvs, man ir ļoti jutīga, kuparoza āda, pēc sastāva es saprotu, ka vajadzētu būt labi, vajadzētu visam būt kārtībā, bet man vienmēr ir ārkārtīgi liels uztraukums kaut ko likt uz savas sejas ādas, bet gribas taču vienmēr spīdēt, laistīties, izskatīties skaisti, un, ja jāatzīst, tad injekcijas veikt, tas nebūtu man prioritāri. Tas man tā kā nedaudz satrauc, jo es zinu pēc ķermeņa uzbūves anatomijas un preparātiem, ko tas viss dara mūsu ķermenim, sejas ādai un kādas ir sekas ar to. Jo ir nācis arī parunāties ar plastiskajiem ķirurgiem, kad mūsu laikmetā jau cilvēki ārkārtīgi aizraujās ar šīm injekcijām, ar sevis uzlabošanu. Un tad galu galā, kad ir jātaisa plastiskā ķirurģija un sevi ir jāuzlabo, tad tur, diemžēl, no ādas paliek tikai kā sietiņš pāri un nekas cits nav. Tāpēc es ļoti labprāt pieteicos šīs maskas izmēģināt. Tieši es runāju par kolagēna masku, kas atjauno sejas ādu. Un es salikšu vēl bildes un noteikti nodošu tālāk arī bildes, kas mani pārsteidza pēc šīs maskas lietošanas. Es jūtu, kad mana sejas āda visa tāda smuka ar make-upu arī var redzēt, kad visa sejas āda ļoti labi ātri, tā kā savilkās, tas varbūt nebūtu precīzākais, pareizākais vārds, bet es jūtu šo efektu, un kas mani ārkārtīgi pārsteidza, kad gadiem laikam ejot, sejas āda, kakla āda, roku āda paliek tāda plāna, un pēc tam lietojot savus emu taukus, es saprotu, ka mana sejas āda ir tāda ieguvusi biezumu, un tad uzreiz es sāku padziļināt, pētīt, lai saprastu, kas tad bija sastāvā, kas man šo visu izraisīja. Sastāvā ir arī tripartīda kolagēns, kam šī kolagēna molekula ir ārkārtīgi maziņa, lai varētu iet ādā, raksta. Tātad šis tripartīda kolagēns fantastiski molekulāri uzsūcās ādā. Vēl sastāvā ir alternatīva dabīga viela, kas ir līdzvērtīga botoks injekcijām. Un tāpēc arī es sapratu, ka man pazuda visas šīs mazās krunciņas, kas bija acīm šeit sāniņos, jo es esmu ļoti pārzinu savu sejas ādu un visas krunciņas. Principā šajās 15-20 minūtītēs ļoti labi izlīdzinājās šīs krunciņas. Un arī šī maska ir tiešām paredzēta, ja jau ir preventīvi, pēc gadiem 25, ja jūs vēlaties jau, lai jūsu āda izskatītos arvien labāk, un šīs mīmikas krunciņas, jo mums viņas ir, mēs smejamies, mēs runājam, šī mīmika viņa ir, tā nekur nepazudīs, un attiecīgi šo kolagēna masku jau jūs varat lietot jau tādos gadījumos, tāpēc tiešām es esmu, tas ir arī HAPA5 peptīds, kas saucās, kas arī aizsargā visu mūsu sejas ādu pret brīvaļiem radikāļiem. Kur tad rodās tie brīvie radikāļi? Tāpatās telefoni mums visur ir, gaiss, mašīnas, viss, kas mums attiecīgi caur sejas ādu veicina novecošanās procesu. Lūk, tā kā es par šo masku tiešām esmu sajūsmā. Iesaku, iepakojumā ir 5 paciņas, bet maska fantastiski piekļaujās pie sejas ādas, un ļoti daudz paliek arī šis materiāls šķidrā veidā, kuru jūs varat vai vēlreiz tajā pašā dienā šo masku izmantot. Es šo testu veikšu. Es atstāju visu, saliku,
smuki ieliku atpakaļ leduskapī, jo manā skatījumā tur pietiktos vēl vienai maskas reizei paskatīties, kā tas strādā, vai arī attiecīgi visu šo atlikušo materiālu, kas tur ir, ļoti labi jūs varat izmantot kakla ādai, roku ādai. Rokas tiešām kļuva arī fantastisks, jo tas ir tas, kas mums visbiežāk nodod. Ja? Mēs varam uztaisīt skaistas sejas, bet kakls, dekoltē un rokas mums nodod. Tā kā kompānija ir padomājusi arī par to, ka tiešām ir vēl šis materiāls visam ķermenim, kur pietiek, un attiecīgi tiešām šīs maskas ar materiālu ir piesūcinātas ekstra daudz. Tāpēc pirms jūs dodaties uz kabinetu pēc injekcijām vai sejas uzlabojumiem, noteikti sakārtojiet savu ķermeni, lietojiet tripeptīdu kolagēnu iekšēji, un šobrīd ir fantastiska iespēja arī kolagēnu maskas lietot no ārpus, tā kā, lai tas izdodās. Un es vēl parunāšu nedaudz arī laivām.